Esiet sveicināti nedēļas vidū 6. novembrī. Klāt Talsu televīzijas ziņu laiks, un šodienas rādījumā stāstīsim par šādām aktualitātēm. Arī šogad bīstamajā ceļa posmā pārmaiņas vēl nebūs. Piektdien būs ierobežots tehniskās apskates darba laiks. Pirmskolas izglītības iestādes Saulīte svin 45 gadu jubileju, un mazie biatlonisti gaida novadnieku atbalstu. Pārmaiņas nebūs arī šogad. Tie, kuri ikdienā pārvietojas pa autoceļu posmā Kandava–Sabile, ceļa rekonstrukcijas darbus gaida jau aptuveni 2 gadus. Izrādās, ka gaidīšana varētu ieilgt, jo valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts ceļi sola, ka būvniecības darbi iespējams uzsāksies tikai nākamgad. Jau aptuveni 2 gadus ceļa posmā Kandava–Sabile starp Plostkrogu un pagriezienu uz Rinkuli kādā no līkumotajiem posmiem vērojams ceļa noslīdējums. Tāpēc zīmes brīdina, ka gaidāms sašaurinājums, kas ļaus pārvietoties tikai pa vienam transporta līdzeklim. Ceļazīmes jau tur ir. Tas ir tiesa, kas tiesa. Lai gan šie norobežojošie stabiņi ļoti bieži arī mēdz pazust. Mēs, kas zinām šo ceļu posmu, protams, braucam uzmanīgi. Tie, kas nezina, tie, ja seko zīmēm, arī tai vietā brauc uzmanīgi. Bet stāsts ir tāds, ka norobežojumi attiecas uz pāris metriem, uz šiem dažiem metriem tieši uz to riskantāko nogruvumu vietu. Tāpat laikā viss šis posms gan vienā, gan otrā pusē no šī nogruvuma ir pietiekami bīstams. Kritiska situācija izveidojās tad, kad brauc ar velosipēdu. Ja? Mašīna it kā jau cenšas apdzīt, vēl pretī nāk. Tad tā, to vietu bezmaz tā ņem padusē riteni un tā prātīgi tur iet garam. Acīm redzot, tas ir kārtējais apliecinājums tam, ka ir jānotiek kaut kādam traģiskam negadījumam, lai objektā sāktos reāla darbība. Jautājums ticis cilāts gan ar dažādu mediju palīdzību, gan problēmas risināšanā iesaistījušās arī attiecīgās instances. Taču rezultāta kā nav, tā nav. Pie kā lai dodas? Pie pašvaldības, pie amatpersonām, kuras televīzijā jau gadiem sola, ka tūlīt pēc mēneša uzsāks darbus. Pie kā? Mēs braucam, smaidām un ievērojam ātrumu atbilstoši. Aizpagājuši vasar jau bija tad, kad viņi tur lipināja. Tas ekskavātors tur stāvēja, zaka kaut ko, un tad viņi tādu betonu plāksnes tur lipināja, bet bija tā, ka pēc kārtējā lietus tur viss bija izskalots, un viņi brauc pa jaunu, un vai viņiem pietrūkst šīs zināšanas, ko tur darīt, vai tā ir vienkārši tāda negribēšana. Jo tālāk, jo mīklaināk, jo šovasar liels cerības mums viesa Beztabū sižets. Bija intervija ar atbildīgo šā brīža amatpersonu, kur solīja, ka šogad septembrī tomēr darbi tikšot uzsākti. Tā mēs sabilnieki regulāri braukājot katru rītu gaidām. Septembris ir pagājis, oktobris ir pagājis, novembris ir klāt, un nekas nav mainījies. Un no tā tikai atliek secināt, ka vienalga vai solījumi tiek doti kuluāros vai publiski visas Latvijas priekšā, tas neko nemaina. Tas nepātrina to izpildi. Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts ceļi informē, ka attiecīgais posms tiek novērots un secināts, ka situācija tajā nav pasliktinājusies. Tāpat ir izstrādāts tehniskais projekts, kas paredz noslīdējušā posma rekonstrukciju. Tajā brīdī projekts nodokts ekspertīzei un rekonstruējamie posmi iekļaut valsts autoceļu pārvaldīšanas, uzturēšanas un atjaunošanas finansēšanas plāna 2014. gadam iesniegt satiksmes ministrija izskatīšanai. Ja gadījumā tiks piešķirts finansējums, tad mēs rīkosim iepirkumu un iespējams, ka būvdarbs sāksies jau 2014. gadā. Un ja nē? Ja nē, tad iespējams, ka kādu gadu tiks atlikts. Problēmas risināšanā iesaistījusies arī Talsu novada pašvaldība, kas sola sekot līdzi, lai jautājums kārtējo reizi netiktu atlikts uz nenoteiktu laiku. Jautājums ir ļoti nopietns un būvdarbi jāveic ļoti kvalitatīvi un atbilstoši visiem tehniskiem normatīviem, un tāpēc šis projekts tehniskais vēlreiz ir atkārtot iesniegts būvekspertīzei. Latvijas valsts ceļi apgalvo, ka tas, ka rekonstrukcija jāveic Abavas senlajā, darbus nekādā ziņā neapgrūtinās. Savukārt autovadītāji norūpējušies par ziemas sezonu, kad ceļš atkal būs slidens un sniega pārpilns. Tāpēc arī iepriekšējo gadu viņš tiek tīrīts, un šīs notīrītais sniegs tiek novadīts uz autoceļu nogāzes. Tā drošība nav apdraudēta līdz ar to, ka tur ir tas noslīdējums tajā posmā. Šā iemesla pēc, ja mēs tur esam izvietojuši šīs ātruma
tiešām ierobežojušās zīmes un arī vectaknes. Nekas papildus netiek darīts. Līkumotais ceļš, kas ved pa Abavas senleju, braucējiem vienmēr šķitis gleznains, jo var baudīt krāšņus dabas skatus, taču tiem, kuri sēž autovadītāja krēslā, sajūtas ir krasi atšķirīgas. Braucot attiecīgo ceļa posmu, jābūt ne tikai vērīgam, bet pat piesardzīgam. Tad, kad ir slidenais un lielie sniegi, tad vienkārši vadītāji paši ir jau tie, kas zina, tie jau laikus tiešām sabremzē, samazina ātrumu. Protams, ka šis ceļa posms ir interesants, mums tās ir atrakcijas, un, ja ir amerikāņu kalniņi, tad mums ir Latvijas ceļi. Tās ir mūsu atrakcijas. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Tiem autovadītājiem, kuri piektdien plānoja apmeklēt transporta līdzekļu tehniskās apskates staciju Talsos, būs jārēķinās ar nelieliem sarežģījumiem. Sakarā ar akciju sabiedrības sadales tīkls iepriekš plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā piektdien, 8. novembrī, tehniskā apskate Talsos strādās no pulksten 15:30 līdz pulksten 17:00, ievērojot principu līdz pēdējam klientam. Tuvākās vietas, kur 8. novembrī laikā līdz pulksten 15:30 iespējams saņemt tehniskās apskates pakalpojumus, vieglo autotransporta īpašniekiem ir Tukums, Kuldīga vai Ventspils, bet smagāku spēkratu vadītājiem būs jādodas uz Grobiņu. Savukārt transporta līdzekļu vadītāju kvalifikācijas un transporta līdzekļu reģistrācijas pakalpojumus Ceļu satiksmes drošības direkcijas Talsu nodaļā plānots nodrošināt ar ģeneratora palīdzību, un tie strādās kā ierasts no pulksten 8:30 līdz pulksten 17:00. Jau 45 gadi kopā ar skanīgām dziesmām, dejām un citām aktivitātēm pirmsskolas izglītības iestādes Saulīte saime šonedēļ svin jubileju. Katru dienu pa kādai atrakcijai un piedzīvojumam, tāpēc otrdien ciemos bija ieradies viesis, kurš pats reiz bijis bērnu dārza audzēknis. Tagad vai dzimšanas dienā dziedzīsies? Jā! Ballīte. Tā vienā vārdā varētu raksturot otrdienu pirmsskolas izglītības iestādē Saulīte, kad pie mazajiem un saviem bijušajiem audzinātājiem jubilejas reizē viesojās dziedātājs Kašers, jeb īstajā vārdā Kaspars. Īstenībā vienmēr, kad es atbraucu uz Talsiem, es eju garām te universāla veikalam kādreiz bija, un es vienmēr pavērtās acis augšupus, vienmēr atceros to, kā man te gāja, kā es ēdu zaļos ķiršus un dabūju no skolotājas pausīm, vai ne, un tad es negulēju un vēl visā. Protams, tie nedarbi ir tie, kas pirmie ienāk tāda galvā. Kopā ar Jogitu viņi mazos Saulītes bērnus aicināja kopā gan dziedāt, gan dejot, gan arī iesaistīties dažādās aktivitātēs. Mazie atsaucās labprāt, tāpēc valdīja īsta kņāda un svētku prieks. Ļoti forši bija. Dejojām, līdām cauri aiz baloniem, dancojām. Kas ir jābūt dzimšanas dienas ballītē, lai ballīte būtu izdevusies? Vajadzētu būt dejām un kaut kādām foršām lietām un kaut kādām lekšanām, kaut kādiem apstājumiem un kaut kādiem nekustinājumiem. Īstenībā tās dāvanas varbūt tā mazāk, bet tas, ka tā sirsnība un tas cilvēciskums un tā līksmīguma prieks un jautrība. Man ir rokās zaķis, kuru dāvina bērndārzam. Kā viņu sauc? Kastars. Kā? Kastaris. Kastanis? Kastaris. Vai kašers? Kašers. Visas nedēļas garumā jubilāri baudīs īstus dzimšanas dienas priekus, lai svētku sajūta gan darbiniekiem, gan arī 138 ķipariem. Dzimšanas diena ir paredzēta tiešām tikai un vienīgi bērnu priekam. Jā, mēs ejam atpakaļ, skatāmies uz saviem nostrādātiem gadiem, uz atmiņām, uz paveikto, bet tas ir mūsu darbs. Bet mēs gribam mācīt bērniem svinēt jautras dzimšanas dienas, lai viņi ir priecīgi, lai viņi patiešām jūt, kādas ir sajūtas dzimšanas dienā, ka dzimšanas diena saistās ar prieku, ar iepriecinājumu, ar laimi. Cik gadu bērnu dārzam paliek? 45. Tas ir daudz. Jā. Kas tad jādara, ka paliek 45 gadi? Jācep kūkas. Medz kūku. Medz. Tev garšo medz kūka? Jā. Kāpēc? Tāpēc man litī viņa garšo. Jums bija kūka? Nu nē, it kā nebija vēl kūka.
Nē, mēs to tur taisīsim. Paši taisīsiet? Jā. Audzinātāja Lauma bērndārzā nostrādājusi jau 37 gadus. Daži viņas bijušie audzēkņi uz dārziņu ved jau savus bērnus. Var joprojām teikt, kad jūs nākat uz darbu ar prieku? Jā, tāpēc jau te es esmu. Kas to prieku dāvā? Pirmkārt jau bērni. Ja jau reiz esmu te tik daudzus gadus, man liekas, ka tas ir īstais bērndārs. Teicāms komandas darbs, par to ir pārliecināti 36 darbinieki, kuri ikdienā ir kā viens vesels. 11 vadītāji varētu izstiepties, bet nevarētu panākt to, ko var veikt komandā. Un tas, ja mums ir patīkami savā bērndārzā, ja mūsu bērniem ir patīkami pie mums, ja vecāki izvēlās vest pie mums, tad tur ir pateicība visam kolektīvam. Kas vēl var būt foršāks, ja tev pasaka kolēģis paldies, vai atsūt vienkārši īziņu. Paldies tev par šo ekskursiju, paldies tev par šo vakaru. Nu tā, un tas ir tas gandarījums. Šodien bērni aizvadīja šova dienu, savukārt priekšā vēl zinātnes, dabas un pārsteiguma diena, kad paši gaviļnieki un arī viesi pārvērtīsies sev tuvos un izsapņotos tēlos. Tad visticamāk arī neizpaliks pieminētā dzimšanas dienas lielā torte. Parasti jau dzimšanas dienā kaut ko vēl. Es jau biju piegājis pie audzinātājs un novēlēt, bet es jau aizmirstu, kas tas tāds bija. Nu, atceries. Es gribu, lai bērndārzā būtu jautri, lai laba dzimšanas diena. Kāda ir laba dzimšanas diena? Interesanta, forša. Vai jaunajiem bērniem ļoti patiktu šitajā bērndārzā? Laime ir tāds virspusējs vārds, bet lai cilvēki ir laimīgi un lai cilvēki atroda tos laimes brīžus dažādās mazās niansītēs, lai veidotos tā pamat lielā laima un apmierinājums. Bērniem, lai viņiem pēc iespējas mazāk asariņas būtu šajā ēkā. Protams, nevaram nepieminēt vecākus, lai vecāki ir droši. Galvenais, lai viņi ir droši, ka viņi pie mums uztic savus atvasītus un kad viņi mierīgi var iet uz darbu un būt pārliecināti, ka te būs labi. Veselību, izturību un ļoti jaukus, mīļus bērnus. Lai bērni būtu veseli, lai vecāki būtu priecīgi un izvēlētos mūsu bērndārzu. Un tad noteikti es vēlētos, lai ikdienā darbinieki būtu vairāk smaidīgāki. Lai no rokas rokā, lai iet un lai izdodās un lai vairāk bērni nāk un vairāk bērni jātaisa un tādā garā, lai vienmēr tai plaukst un zeļ. Apsveikumiem un labu vēlējumiem pievienojas arī Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks un Talsu televīzija. Talsu novada sporta skola piedalās projektā labiedarbi.lv, lai varētu iegādāties mūsdienīgu inventāru mazajiem biatlonistiem. Sportisti gatavi sevi pierādīt nākotnē, tāpēc cer uz novadnieku atbalstu. Sākot ar novembri visa mēneša garumā 13 iedvesmojoši projekti no visas Latvijas labdarības iniciatīvas labiedarbi.lv ietvaros cīnīsies par iespēju saņemt līdz pat 3000 latu lielu finansiālu atbalstu no SMS kredit.lv savu mērķu un sapņu realizēšanai. Projektā piedalās arī mazie biatlonisti no Talsiem, kuriem šī brīža sporta inventārs ir morāli un funkcionāli nolietojies. Jaunais inventārs censoņiem radīs drošību un dos papildus motivāciju un deksmi trenēties un tiekties pēc panākumiem nākotnē. Inventāru iegūt var palīdzēt nobalsojot. Balsošana par projektiem ir bez maksas, un tieši balsojuma aktivitāte nosaka to, kuri projekti, iekļaujoties ikmēneša finansējuma fondā, saņems atbalstu savu ideju realizācijai. Ik viens interesents par sev tīkamāko projektu var nobalsot 3 dažādās interneta vietnēs – mājaslapā labiedarbi.lv, kā arī balsošanas platformās portālos draugiem.lv un inbox.lv. Palīdzēsim visi kopā mazajiem sportistiem īstenot savus sapņus. Paldies, ka atkal bijāt kopā! Trešdienas raidījums ir izskanējis. Uz tikšanos jau piekdien!